Labdien, sestie! Ja jūs pieslēdzāties mācībām, pēc tam iegājāt e-klasē, nokopējāt saiti un iekopējāt lūk šeit blakus, tad jūs uzreiz nonākat savā šodienas darba vietā. Te jums ir jāpāraksta, te ir uzdevumi, kurus mēs tūlīt pildīsim, un te ir datnes, ar kurām jāstrādā. Tās jūs lejuplādēsiet. Un tā, skatāmies. Es jau augšuplādēju tagad no datora šo datni, kā mēs te redzam, jums tā uzreiz jāpārsauc pareizi. Priekšā jāraksta klase, numurs, vārds, uzvārds. Vispirms jūs varat paskatīties, kas šeit notiek, kas te strādā. Lūk, staigā. Jūs varat saskaitīt, cik reiz viņš pieskarās malai. Diezgan ilgi sanāk skaitīt pašam un varat sajaukt. Tāpēc labāk ir ievietot mainīgos. Mainīgie ir kā kastīte, kurā mainās saturs, bet paši mainīgie nemainās. Lūk, un mēs ejam uz mainīgiem bloku, jānospiež izveidot mainīgo, un te mums ir jāizveido mainīgais punkti. Rakstīsim ar mazo burtu, ar lielo klases raksta. Jums nākamgad jau būs teksta programmēšanas valoda. Jāpierod. Un tā, uzrakstījām punkti, izveidojām. Mums ir jāpapildina skripts, kam? Vienam gariņam. Lūk, mums te rakstīts 0, jūs tā arī varat rakstīt kā tur. Es darīšu citādāk. Es uzrakstīšu mainīt pār vienu punktu, ja pieskaras malai. Ja? Esiet uzmanīgi, iestatīt un mainīt divas dažādas lietas. Un tagad, ja es sākšu te staigāt, lūk, viņš tur iet, redziet, punkti tur mainās. Es apstādināju, atkal turpinu, bet viņš jau skaita uz priekšu, tā nav pareizi. Lūk, tāpēc sākumā ir jāuzliek vērtība 0. Sākuma vērtība būs 0, ja mēs sāksim skaitīt no 0. Tāpēc mēs tagad ejam iestatīt 0 pirms cikla. Ciklā mums ir. Un tagad, ja mēs skatāmies, viņš tur staigās. Tā. Un es atkal apstādinu, pārbaudu, viss kārtībā no 0. Ja jums nav no 0, tad uzmanīgi izlasiet, vai te ir rakstīts iestatīt. Ja tur būs rakstīts mainīt, tad te nebūs 0. Tāda kļūda varētu būt. Turpinām. Nākamais mums vajag izveidot mainīgo laiks. Atkal tieši tāpat, kas man jādara, pārreiz izveidot, te rakstam laiks. Un tālāk mums ir teikts izveidot jaunu skriptu. Vienam gariņam var būt daudz skripti, kurš sākas ar zaļo karodziņu. Tad ņemam karodziņu, nospiežam. Mainīgā sākotnēja vērtība ir 0. Protams, ja mēs tā darīsim, tā iestatīt laiks ir 0. Tālāk mums ir ik pēc sekundes rakstīts, kā mums ir rakstīts, ik pēc sekundes mums palielinās laiks par 1. Atkal ejam uz mainīgo, mainīt pār 1. Bet te viņš noies vienreiz. Te rakstīts, ka jābūt 30 reizi. 30. Tad ir vairāk varianti. Es paņemšu vienkāršāko. Es paņemšu lūk šo. Es ielikšu tā, uzmanīgi 0 neliekam te iekšā. Tātad iekšā mums tikai gaidīt. Šeit jums vajag 30 rakstīt. Man tas būs ilgi gaidīt. Es uzrakstīšu vienkārši 3. Paskatīšos, ja viņš man pie laika 3 apstāsies. Un pēc tam izlabošu. Tā, tagad, un tad viss ir jāaptur. Reku ir apturēt visu. Tā, pārbaudīt visu. Un tā, apskatāmies, kā man strādā. O, cik daudz. Un tagad reku laiks 1, 2, un viss kārtībā. Kas man jādara? Man ir jāuzraksta nulītie klāt.
Jūs, protams, varat vēl pārbaudīt, bet man tas uzdevums ir izpildīts. Un tā, nākamais, otrais vingrinājums. Kādam nolūkam ir domāts mainīgais? Ko nozīmē iestatīt? Un pārējais gadījumi, tas jums jāizpild, jāpadomā. Tad vēlreiz atkārtošu. Pats mainīgais punkti nemainījās, mainījās saturs, tā kā kastītē. Punkti visu laiku bija punkti, bet cik to bija iekšā, kā kur reiz, cik tur ielika, tad 1, tad 2, tad 3, var otrādi. Tā, nākamais uzdevums. Tagad mums vajadzīgs lācis. Ņemam file, load from your un meklējam lācis. Ok. Tagad skatāmies, kas mums ar lāci jādara. Nomainīt tērpu uz lācis B. Tā, skatāmies, kur viņam ir tērps. Meklējam izskatu. Nākamais tērps. Mainīt. Šitas derēs. Un te jau ir priekšā. Kur mums viņš jāliek? Pēc dotās blokschēmas mums jāpapildina. Labi, pieliksim šeit. Tā. Droši vien, ka tur paskatīsimies, kas mums te ir. Tad viņš domās, vai skaitlis, vai atbilde lielāks par skaitli. Tas ir šī vietā. Redziet, te viņš jautā. Vai atbildi lielāk par skaitli. Ja ir, tad redziet, viņš raksta pajaut. Ja atbildi ir vienāda ar skaitli, viņš teiks pareizi. Tad mums tas jāpapildina. Tā. Mainīt tērpu lācis B, droši vien, ka būs šeit. Te pēc blokschēmas nevar saprast, kur viņi grib ielikt. Un tā, mainīt tērpu uz B, domāt. 0,5 sekundes, tas ir lūk šeit, 0,5. Tā, nomainīt tērpu uz lācis A. Un tagad uz lācis A. Un tā, 5 un 5 reizes viņš jautās, atbild skaidrs pareizi. Tā, mēs skatāmies, ja atbildi pareizi, tad viņš drukās visu un apturēs. Bet mums vēl vajadzīgs, vai ir lielāks vai mazāks. Tā kā pagājušajā reiz mēs darījām, tagad mēs ejam, skatāmies, kur ir lūk šeit, un tagad mums ir jādara vai atbildi. To mēs ieliksim pēc tam šeit iekšā. Ja viņa skatīsimies, kā mēs liksim. Ja atbilde lielāka, tagad ejam skatāmies, lielāka lūk šeit. Ja atbilde, mēs skatāmies, vai atbilde lielāka par skaidrs. Var dublēt, var aiziet pakaļ, te kaut kur jābūt. Reku ir atbilde. Skaidrs mums būs reku. Tā, kas mums ir jādara? Ja atbilde lielāka par skaidru, pajautāt mazāk un gaidīt. Tā, pajautāt mazāk un gaidīt. Tā, kur mums te jautāt? Jautāt. Tā, jautāt mums ir kādā krasā gaiši zilā. Tā, lūk, šeit mēs rakstam jautāt. Kas mums tur jāraksta? Mēs varam iekopēt mazāk. Varam ierakstīt. Jā, var iekopēt, pajautāt mazāk un gaidīt. Atbildi. Atbilde tur būs. Ja nē, pajautāt vairāk un gaidīt. Bet mums tagad ir variants. Vai nu ir pareizi vai nepareizi. Te lielāks, te vienāds un vēl mazāks. Ja mēs te uzreiz ierakstīsim, tā, mēs varam rakstīt arī šādi klāt pie viņa. Varam tā rakstīt. Tad mums te, kas tūlīt paskatīsimies, kā mums ir. Tā, te ir vairāk varianti, mēs izvēlēsimies šo pārtaisīt. Un tā ņemam atkal, ja tad citādi. Lūk,
citādi mums būs šeit, ja taisnība, tad mums būs lūk šitais. Teikt un ieliksim tā. Tagad mums iznāk, ja taisnība, tad viņš izdrukā aptur. Citādi, ja atbilde lielāk, viņš jautā. Un tagad mums vēl ir pajautāt un gaidīt. Tā, tagad, kas man ir jāraksta? Šitas. Paņemam. Un tagad pastīsimies, kas mums tur sanāca ar blokskēmu. Tā, uzmini kādu skaitli. Un tagad jums tur jāskatās, ko tad viņš tur izdomājis. Vairāk. Es uzrakstīju 3, tā, 5, vairāk, 7. Un, ko es vēl varu uzrakstīt? 9. Mazāk. 7 vairāk, 9 mazāk, 8. Pareizi, urā, sanāca. Tā, tad to mēs arī izpildījām. Tas ir tas, kas jāizpild obligāti. Nākamais uzdevumiņš, tas jau ir patstāvīgais darbs ar lāsēm. Te jums jānostiprina savas zināšanas, bet lūk, šie pirmie 2 tie ir obligāti. Es tos iedevu, parādīju kā priekšā. Labāk, lai jūs paši padomātu, ja? Bet šos tālāk es nerādīšu.